Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Limuzīna, cienīga gaita, jauda, fantastiska dinamika un tajā pašā laikā eko-auto cienīgs degvielas patēriņš. Tās ir īpašības, kas vēl pavisam nesen šķita teju neapvienojamas, bet mūsdienās tā ir realitāte. Šodien Tavs AutoTV tuvāk aplūkosim šo 470 zirgspēkus jaudīgo trešās paudzes Porsche Panamera 4e Hybrid. Ticiet vai nē, tāpēc ražotāju datiem 100 km veikšanai ir nepieciešami vien 1,4 litri benzīna. Mūsu viesis šajā reizē Kristers Aparjots, Latvijas kamaniņu sporta izlases līderis. Viņš ir ieguvis gan pasaules un Eiropas čempionātu medaļas, gan olimpisko bronzu stafetē, kā arī šo pavasaru labojis Siguldas trases rekordu. Zinu, spiediens ir diezgan liels, jā. Nav viegli būt Siguldas trases rekordistam. Es teikšu tā, ir viegli, bet tāpat laikā nav viegli, jo pagājušo gadu bija sacensībās situācija, kad es zināju, ka ir džeki, kas var nolabot to rekordu, un tas arī tika izdarīts, teiksim tā, pirmajā sacensību posmā. Mums bija 2 posmi pagājušajā gadā, un tad jau, kas man atlika vairāk, atlika tikai, kā saka, ķert rokā atkal un izdarīt tā, lai es būtu tas rekordists. Tāpēc, protams, ir forši, ir patīkami, bet ir tomēr lietas, kas ir jāizdara, lai līdz kaut kam tādam nonāktu un jāpiestrādā pie tā. Vizuāli šis joprojām ir viens no izskatīgākajiem Porsche modeļiem. Pateicoties automašīnas proporcijām, tas ir 5 metrus garš un 1,4 metrus augsts, auto pludlīnijas ir plūstošas un pat izsmalcinātas. Papildus tam ar automašīnas raksturu un jaudu signalizē dažādi aerodinamikas elementi. Piemēram, gaisa atveres priekšējos spārnos un spoilers, kas automātiski izbīdās, kad auto sasniedz 90 km/h. Bet, ja jums tas ļoti patīk, to var aktivizēt arī stāvot uz vietas. Nav sanācis man iztestēt to zirdziņa jaudu, bet man zirdziņš patīk. Man zirdziņi patiesībā arī diezgan tuvu tēma. Pietrūkst tas ātrums ikdienā, tāpēc citreiz arī, nezinu, vai drīkst teikt, tad patīk arī ar automašīnu nedaudz tā dinamiskāk pārvietoties. Protams, runājot par automobīļiem, kuru cena pārsniedz 100 000, degvielas ekonomija nav galvenā prioritāte. Šajā gadījumā svarīgāk ir ieguvumi, ko nodrošina 2,9 litru V6 benzīna dzinēja savienība ar 190 zirgspēkus jaudīgu elektromotoru. Uzsākot kustību, auto ir kluss un nemanāms. Elektromotora griezes moments ir pieejams uzreiz, bez aizkavēšanās. Pateicoties 25,9 kWh lielajam akumulatoram, e-Hybrid 100% elektriskā režīmā spēj veikt aptuveni 80–90 km. Uz papīra tie ir 96, bet, kad nepieciešama maksimālā jauda, talkā nāk iekšdedzes dzinējs. Vārdu sakot, e-Hybrid jums spēs dāvāt krietni vairāk braukšanas prieka nekā standarta dzinēji. Bez tam Porsche Panamera 4e Hybrid ir ļoti ātrs. Tas spēj sasniegt 280 km/h, un ja ar to vēl nav gana, Panamera modifikācija klāstā atrodamas arī versijas 4S un Turbo e-Hybrid, attiecīgi ar 544 un 680 zirgspēkiem. Pasaulē iet uz to, lai, teiksim, viss būtu maksimāli ekoloģisks un dabai draudzīgs. Es to atbalstu, es piekrītu. Cilvēkiem ir tas mīts, kad, ja tev ir šāda mašīna jaudīga ar ap 500 zirgspēku lielu jaudu, tad tas degvielas patēriņš būs grieztos, bet par cik šī mašīna ir hibrīda auto, tehniskajos datos šai mašīnai, kā pēc rūpnīcas uzstādījuma paredzēts, ka viņi patērēs 1,9 litrus, kas man likās tā diezgan iespaidīgi. Neko tādu dzīvē vēl nebija dzirdējis iepriekš. Atgriežoties pie degvielas taupīšanas, solītie 1,4 litru uz 100 km būs reāli tikai tad, ja ikdienā būs iespēja uzlādēt savu auto. Ar 11 kW lādētāju akumulātoru uzlāde prasīs vien 39 minūtes. Un tas nozīmē, ka katru rītu varēsiet doties ceļā ar 90 km elektrisko rezervi, kas būs vairāk nekā pietiekami, ja dzīvojat piepilsētā un strādājat Rīgā. Tādā gadījumā varēsiet te vai aizmirst par degvielas uzpildes stacijām. Kad auto akumulators ir pilnībā iztukšots, hibrīd sistēma pārsvarā darbosies izmantojot iekšdedzes dzinēju. Un šādos apstākļos aptuvenais degvielas patēriņš sasniedz 10 litrus uz 100.
Gaita ir vēl viens no Panamera trumpiem. Porsche Active Ride piekara perfekti sadzīvo ar dažādiem ceļu segumiem. Katrs šī auto amortizators ir aprīkots ar elektriski darbināmu hidraulisko sūkni, kas pieskata tā darbību. Rezultātā piekara gandrīz pilnībā absorbē virsbūves kustības, ko izraisa ceļa nepilnības, un vienmēr uztur automašīnu horizontālā stāvoklī, dinamisku braukšanas manevru laikā. Amortizatori darbojas līdz pat 13 Hz frekvencē, kas nozīmē, ka tie var pielāgot iestatījumus līdz 13 reizēm sekundē. Tādējādi reaģēt zibens ātrumā uz konkrēto braukšanas situāciju. Šeit bija viss maksimāli droši, arī pie diezgan ievērojama ātruma. Viss pēc sajūtām, kā tā mašīna vadījās. Sākot jau no sajūtām, kādas ir tajā brīdī, kad tu rokās tur stūri, visa piekara, un tā tālāk, ņemot vērā arī, kad Latvijā mums tie ceļi nav tie paši perfektākie, ir nedaudz tāds, kur, kā lai saka, kartupeļu lauks šur un tur, tad nestoties uz to, tā mašīna likās, ka vienkārši plūst pāri tam visam. Es domāju, ka daudz man piekritīs, kad zīmolam tomēr ir savs spēks. Es noteikti, kad atskatītos, kad, ja brauc garām šādu mašīnu, pirmkārtām dēļ jau dizaina, un pirmais, kas acīs krīt, ir šī krāsa. Man kā sportistam vispār tā tuvu sirdī zelta tēma, vai ne, un kā jūs braukt. Šis ir vēl viens no automobiļiem, kuram nav īsti analogu. Protams, mēs varam piemeklēt ko līdzīgu arī citu premium autoražotāju modeļu portfeļos, bet raksturs, autovadīšanas pieredze, noskaņa, ko piedāvā Porsche, savā ziņā ir unikāla un neatkārtojama. Līdzīgi kā cena. Tā ir no 127 līdz pat 246 tūkstošiem eiro. Nu ko, atliek tikai tos nopelnīt. Tiksimies Tavs Auto TV jau drīzumā, citos auto piedzīvojumos. Paldies, ka skatījāties šoreiz. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīklus Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.